sākumu gribētu. Šodien mēs esam pie Ventas. Saulīt spīd, iebarosim vimbiņu un paskatīsies, vai viņi ķersies vai neķersies. To mums rādīs, kā strādā mūsu barība. Bumbiņi, kas rīt uzmītīts, smuks stingrs. Nu te ir bišķi traumīt tāda. Un tad mēs iemetīsim, paskatīsimies. Kāpēc tās bumbiņas ir tumšas? Zemī daudz klāt. Barība ir ļoti maz. Barība ir praktiski ir 1 paka barība kilograms. Un kā 3 kg zemīt ir, jo lai lielāks duļķīts un lai tā ziltiņa daudz reiz nepēdās. Bet tādā ilgākā topē, pieņemsim, cik aptuveni barību jārēķinās, kā aiziet? Nu, jau kādām 5 stundām apmēram var rēķināt, ja iet makšķerē kaut kāds 2 kg. Jā. Un tad arī pietiek, tad vairāk nav vajadzības. Un tad ir šādā aktīvā vietā un makšķerēt uz puldiņu? Uz puldiņu, jā. Šitā mēs iemētam tajā kantītē. Un tad tā straumīt mums viņa panesīs smuku lejā. Tas ir tā, lai nesmērētu rociņas, ja uzvalk cimdiņas rokās. Tā, tad ņem pūderi mazgājies, tas nav vajadzīgs. Tad mēs cimdiņas noliek šitā. Makšķerīt mums ir sastāvlēta. Tad mēs paņemam baltos tārpiņus. Nu, 2 tārpiņus. Vairāk tad vimbiņai nevajag nesako. Paņemam 2 baltos tārpiņus. Uzliekam smuku uz āķītiņas virsū. Lai viņi smuku mums kustās, jā. Un tad mums prasītos... Āķīts mormiški, jā? Āķīts mormiški, jā. Mormiškiņi, un tad mēs dabūs tādu motelīti atpulītā. Tad mēs smuku uzliekam kaut kādu motelīti. Kaut ko virsū, jā. Tādu smuku turnīti. Jo motelīts arī sevi imbiņai garšo, tas baltais arī garšo. Bet ne tik labi, kā viņai garšo motelīts. Tad, ja viņai tādu mantiņu piedāvā, tad, ja viņa atkal ir priecīga. Un kā no rīta un vakarā vienādas tos ēsmums izmērs, ja kaut ko? Nu, praktiski te vimbiņai tagad, ka viņa palikusi, vajadzēja būt palikusi aktīvākai, tad viņai smuku tādu kušķīti uzliek. Nu, aptuveni viņš izstās visi tie tārpiņi, ka viņš tā saliek. Tad viņš ir tāda smuka arī izstās, jā? Smuka tārpiņi visi kustās. Motelīts virsū. Nu, neko, nu, mēģinās iemest. Paskatīties. Tā notiek. Ilgsim, apstīsimies Rīgas. Multiplikators Polija. 6,3 grāds. Kāds auglis diametrs? 22,9. Tas ir 0,23 praktiski. Praktiski 0,23, jā? Tas ir tāds optimālais garums. Tagad ir pirmām bija ziltiņa, bet nomuka. Labi. Pavadiņas diametrs? Pavadiņa ir 0,16. Garums? Garums apmēram 50–60 centimetri. Lai tā mormiškas mums spēlējās, no tā ziltiņa paliek aktīva, tad pavadiņā vajadzīgi tik gara. Un spriežot pēc āķa, tas kaut kāds 10. 12. numuriņš, jā? Jā, jā. Vai var redzēt pludiņas, nemaz nezinu? Nu un viss, un tas bija otrais metiens. Otrā copīt. Otrā copīt un mums ir galā. Kā kātiņš smuklīgs. Un zivtiņi izdomāja iet savu ceļu. Labi, tā pīši vēl labs metīs nākamo reizi skatīsies. Šis būs trešais metiens. Šodien tāda diezgan saulaina diena, vai saulē ir lielas iespējas ir uz copi? Ir, protams, ja saule sāk spīties, zivtiņi paliek aktīvāk, bet mums ir atkal galā viņa.
No rīta, kad ir tumšāks, tā zivtiņa nav tik viņa aktīvāk, bet kad saulē, tad viņa bišķiņ tā kā paliek mierīgāk. Kad saulē paliek maz aktīvāka, ja? Un tāpēc to barībiņu vairāk viņai iedod, un tad viņa ir labāk. Praktiski ir tā, 3 metieni un 3 copītes. Tad tās zivtiņas pārdes izvelk. Ja tā copīte pietrūkst, tad pēc kādu brītiņu, pēc kādām minūtēm 20 mēs paņem un iebaru atkal kādu bumbiņu. Un tad atkal viņš ir labāk. Viņš izsvarots tā, lai redzētu knapu spicīti. Mums ir nākamā galā. Nu ko, varbūt tas tāds nots arī beidzam? Jā. Nu ko, tā Andri.